Pirmkārtām, Renār, liels tev paldies par iespēju spēlēt manu mūziku ar jūsu sastāvu, ar Ventspils Big Band. Tas ir liels pagodinājums, un it īpaši ņemot vērā to, cik daudz darba jūs esat ieguldījuši un kādu skanējumu jūs esat dabūjuši ārā no manas mūzikas, es vēlies pateikt lielu paldies. Ja? Paldies tev! Paldies par mūziku, kas ir ar kolosālu ritmisko struktūru, ar melodiju, ar interesantu harmoniju, kas nemaz mūsdienās varbūt nav tik bieži sastopams vairs. Un mums ir tieši tāpat, kā tu saki, liels gods atskaņot šāda līmeņa mūziku un arī prieks spēlēt tādu līmeņu mūziķiem, kā tu. Jauniem iedvesmu, vecajiem ir ko padarīt. Jā. Nu forši man ir prieks dzirdēt, ka tas tad ir apusēji. Bet, jā, īstenībā prieks ir arī prezentēt vienu jaunu skaņdarbu, kurš varbūt vispār nav no vieglākiem, un es pat, teiksim, sūtot to skaņdarbu, es nezināju, vai viņš vispār ir nospēlējams. Bet, laikam, jāatsūta ir Ventspils Big Bandam, lai zinātu, cik var izspiest. Un mēs esam izspieduši, man tā liekas, gandrīz vai maksimālo. Tāpēc, ka, protams, sarakstīt skaņdarbu tā ir viena lieta, bet viņu atskaņot tas jau ir nākamais līmenis, un ņemot vērā to, cik jūs cītīgi esat gatavojušies un cik daudz laika un darba jūs esat ieguldījuši, izskatās, ka vispār mums pat ir cerība to skaņdarbu atskaņot. Tāda sajūta ir radusies, jā. Nu, faktiski, kas ir iegūms, ir tas, kad ir jauni mūziķi, kas grib augt, un viņi grib mācīties, un viņi praktizē un spēlē to. Un es domāju, ka bieži vien ir tas moments, kad labāk skanējumu var dabūt no spēlēt gribošiem un varošiem jauniem cilvēkiem nekā no negribošiem veciem profesionāļiem. Tas arī, manuprāt, ir bieži pierādījies, jo tā jaunība un tā deksme un tā griba ir tomēr ļoti, ļoti svarīga. Un vēl svarīgs tas moments arī, kad jaunie mūziķi ļoti klausās uz biedriem, uz līderiem. Mums ir kolosāli līderi katrā grupā. Ir īpaši, manuprāt, ļoti liela izaugsme šobrīd ir trombonu grupā vērojama, kur ir mums pievienojas Kristis Daubaris uz līdu trombonu, kas tikko ir atgriezies no studijām ārzemēs, un katrā grupā ir tiešām forši cilvēki, kas zina un kas arī māk iedvesmot un sakārtot tās lietas, kas ir tehniskas. Un tad jau atliek tikai sanāk kopā, un tas process ir daudz vieglāks un kvalitatīvāks galā. Jā, un īstenībā ir prieks arī redzēt to, cik augstu kvalitāti jūs konstanti varat noturēt arī ar šo Big Band. Tāpēc, ka Big Bands tas ir, man tā liekas, viens no labākajiem veidiem, kā vispār mācīties džēzu un improvizēto mūziku. Tur ir gan ritmiskā sajūta, kur tu trenē, gan arī harmoniskā izjūta, gan arī spēlēšana kopā, intonācija, īstenībā tik daudz dažādas lietas. Un šķiet, ka, teiksim, no Ventspils vispār tie cilvēki nāk ārā ar konstanti labu rezultātu, kas ir īstenībā pārsteidzoši. Tātad tas nozīmē, ka kaut kas sistēmā strādā, un tas nozīmē, ka patiešām kaut kādā ziņā tā struktūra ir tik labi sakārtot, ka jūs varat dabūt vienkārši konstanti labu rezultātu ar katru paudzi. Tā kā prieks par to īstenībā. Paldies, un es domāju, ka arī tad, kad es atnācu no Rīgas strādāt īstenībā uz Ventspilu, man bija ļoti liels izbrīns par to, kad viņi jaunieši, kas nāk īpaši no ļoti, ļoti dziļiem laukiem, kad viņi ļoti ātri spēja progresēt. Un tajā kaut kā es skatos uz to, ka tā bērnība pagājusi tik foršos apstākļos, tur putniņi, mežs un pļava un ezers un tā tālāk. Viņi nav nekādā veidā, viņi ir atvērti visam. Un tas beigas strādā, man liekas, džēza muzikā. Viņi ir pieraduši klausīties. Un ambīcijas pēc tam no sākuma vienkārši darbs, respekts un ausis, kas bija diezgan atšķirīgi īstenībā no Rīgas bērniem, kam jau visiem bija jau iPhone un spēlītas, tad šitiem lauku bērniem nekas tāds nebija, un viņi varēja vairāk fokusēties uz mūziku. To es ievēroju jau kāds 10 gadus apkārt, kad progress ir ātrāk iespējams tieši tādā veidā. Jā, cik forši. Jā, tā kā, es nezinu, runājot par koncertu, es gaidu ar nepacietību, man tā liekas, būs baigi forši, un būs forši spēlēt arī mans senāk sarakstītos skaņdarbus, kurus mēs ierakstījām arī albumā, Space Big Band. Tā kā tas ir ļoti forši un arī mazliet sarežģītākas kompozīcijas, kas ir tas jaunais skaņdarbs.
Tā kā jā, būs liels prieks spēlēt kopā ar cilvēkiem, kur mācās un kur studē un kur ir ieinteresēti un kuriem šāda mūzika varbūt patīk un viņiem varbūt patīk arī kaut kāds izaicinājums tajā visā. Tā kā tas ir tik forši un jā, es novērtēju jūsu ieguldīto laiku un tas ir, man tā liekas, tik forši, tāpēc, ka īstenībā tas skanējums īstenībā ir kopīgs, viņš ir labs un jaunieši arī, man tā liekas, pareizi domā par to mūziku un veido kopēji to sastāvu skaņu. Tāpēc, ka individuāli mūziķi varbūt kopā var saspēlēties labi, bet bieži vien arī tur kaut kas mēdz pietrūkt. Un tad jūsu gadījumā, man tā liekas, ir tā, ka jums tas Ventspils Big Bands ir reāli komanda. Jā, viņi ir faktiski tā kā ģimene. Daudz jau arī ļoti izdara pasniedzēji, kas ir vidusskolā. Bungu pasniedzējs, basists un pianists un tā tālāk. Tas ir tāds kopējs darbs, kas rezumējās lielajā ģimenē bandā, bet arī no Big Band jau arī rodās daudz attiecības, gan ansambļi, rodās jauni sastāvi un tā tālāk, gan arī, godīgi sakot, jau kādi, manuprāt, 4 pāri ir apprecējušies. Arī. Yeah. Tā kā viss tajā lielajā ģimenē notiek. Skaisti, jā. Dzīvo dzīvi, spēlē mūziku, viss baigi forši. Jā. Nu ko, gaidām jūs uz koncertu. Kur mēs gaidām uz koncertu? Mēs gaidām jūs uz koncertu Ventspilī teātra namā Jūras vārti, lielajā zālē, šeit, kur mēs pašai stāvam, kas ir kolosāla vieta. Sestdien, 20. augustā, 7:00 vakarā. Būs prieks jūs tur redzēt. Uz tikšanos.